Šodienas epizodes centrā dzīvojamā istaba ģimenei. Tā ir telpa, kas spēj sevī apvienot visus mājas iemītniekus. Jā, mēs arī dzīvojamās istabās pavadām ļoti daudz laika. Tāpēc te ir jāpilda ļoti daudz dažādas funkcijas. Jā, un tas, protams, uzliek arī mums lielu atbildību visas pārvērtības veidot ļoti pārdomāti. Bet mēs būtu piederams uzlocīt, no atbildības nebaidamies. Nē, protams, ne, un nav arī pirmā reize, kad mēs pārveidojam dzīvojamās istabas, un kamēr mēs dodamies iepazīt mūsu galvenos epizodes varoņus, te neliels atskats, kā mums ir gājis ar dzīvojamām istabām iepriekšējās 9 sezonās. Tas ir mans vīrs Arturs. Te būs kopā arī mūsu jaukie bērni Ričards un Hārvijs. Es strādāju marketinga nozarē, vīrs strādā ražotnē. Pietiecāmies savu dzīvojamo istabu, jo šeit mēs pavadām ļoti daudz laika. Viņi ir ļoti funkcionāli. Te mēs skatāmies televizoru, šeit mēs spēlējam spēles kopā, mēs uzņemam arī viesus. Ir problēmas ar funkcionalitāti. Jautājums ir, kur nolikt galdu. Nedaudz arī es esmu samulsusi par to, ka viss ir balts. Gribās tomēr kaut kādas krāsas, gribās kaut kādu harmoniju, kaut kādu maigumu. Es ceru, ka ar redzējumu palīdzību mums izdosies beidzot atrast istabā harmoniju, jo sieva, meklējot to harmoniju, viņa ik pa pāris mēnešiem visas mēbeles pārstumda. Mums ir svarīgi, lai mēs varam šeit arī ēst, tādēļ, ka mums virtuvē nav tādas iespējas. Tā kā ēdamgalds ir svarīgs, viņam šeit ir jābūt. Kādam viņam jābūt apaļam, kvadrātainam, lielam vai mazam, tas jau nav īsti skaidrība. Mums ļoti palīdz mūsu vecmāmiņa, kas brauc un paliek šeit pie bērniem. Un tad ir tā, ka šobrīd viņai nav kur īsti palikt, jo divāns ir neizvelkams. Es domāju, pārsteigums būs liels, jo mēs nekad neesam piedalījušies projektā, kur atnāk kāds mūsu vietā kaut ko rada. Mēs būsim tieši atbraukoši no Itālijas, tajā brīdī būsim bijuši, kamēr šeit notiks tās pārvērtības. Esiet sveicināti, es jūs apsveicu. Mēs esam ieradušies pie jums, lai pārveidotu jūsu dzīvojamo istabu. Kas tajā ir šobrīd? Mums ir ļoti, ļoti skaista, balta istaba. Tas ir arī viss, bet mēs gribam foršu istabu, ne tikai baltu. Ar praktisku pielietojumu. Un zelta sienas. Un zelta sienas tu gribētu, jā? Ļoti labi izvēle. Hārvij, kādu tu gribi krāsu? Brūnu. Brūnu. Vai jūs esat vizualizējuši, domājuši, kāda tā istaba varētu izskatīties? Viena interesanta lieta, kas man pārsteidza, man vienmēr skatoties bildes, balts, baigi forši. Bet, ja tu dzīvo tajā baltajā mājā, tad tas nav tik forši. Jo tev vajag kaut kādas odziņas, kaut kā sakārtot. Akcentiņi, šur, tur kaut ko nedaudz. Jā. Labi, es domāju, mums arī aptuveni veidojās tāda izpratne. Mēs tagad dosimies aplūkot jūsu dzīvojamo istabu, un tad jau redzēsim, ko tur mēs varam līdzēt. Arī ir lielā, baltā dzīvojamā istaba. Man ļoti patīk baltas istabas. Ļoti labi. Jā, ļoti mājīgi man pat šķiet. Zini, kas ir pirmais, ko es pamanīju? Zelta krāsa. Jā, tā kā ir jau. Tas, kas šeit trūkst, šajā telpā ir tikai 2 gaismas objekti. Tātad stāvlampa, un šī lampa, es zinu, ka noteikti nav pārāk maigi, jo tās kailās spuldzes vakarā iededzinot varētu būt, kad aciņām nav īpaši patīkams. Jā, liels televizors. Man gan vienmēr šajā te izkārtojumā mulsina tas, ka tu skaties cauri galdam. Skaidrs, ka divāns būtu vajadzīgs tāds, kurā varētu viesi palikt pa nakti, laikam izvelkams. Ja tu velc ārā, tad tev nav kur šo likt.
multifunkcionālās visas lietiņas, sīkumiņi būs jāņem vērā. Pamata vajadzības mēs esam noskaidrojuši. Ir vajadzīgs jauns dīvans, visdrīzāk jauns galds, krēsli, kur nolikt mantas, kaut kādi gaismas elementi. Jāatstāja vieta rotaļām, varbūt kaut kur mantas. Tu jau te uzskaiti principā visu, un mums ir jānoskaidro, vai visas šīs lietas ietilpst mūsu budžetā. Tā kā šī ir 10. jubilejas sezona, tad šajā sezonā visus plānošanas darbus un arī visu darīšanu uzņemās IKEA. Jā, jūsu rokās ir. Tas, ko mums būtu jānoskaidro šajā brīdī, ir budžets. Un te mums ir 3 izvēles, 3 aploksnes, 3 summas. Jums tad jāvienojas, jāizvēlās viena, un jūsu izvēle būtu... Kur? Es nezinu. Jā, melnā. Melnā, ja? Jā. Budžets man ir skaidrs. Es ar šo došos. Bet jūs nezināsiet, kas te pa summu. Jā. Jā. Okay. Tu dodies pie dizainera, bet mēs sākam mazliet darboties. Mums jāatbrīvo istaba no visām šīm dažām mēbelēm. Es skatos, jūs dosieties ceļojumā. Jā. Tad es jums atņemšu atslēgas, lai jums foršs ceļojums, bet mēs dodamies darboties. Jā. Un tad jau nākamreiz jūs redzēsiet telpu, ka tā būs pilnībā pārvērtsies. Super! Paldies! Atā! Čau! Atā! Laizā! Mūsu skaistās dzīvojamās istabas dizainu esam uzticējuši raidījumu Mans mājas ar IKEA dizainerei, debitantei Rēzijai. Budžets ir noskaidrots, tas ir zināms. Tagad, protams, laiks viņu satikt un saprast, ko viņa ir ieplānojusi. Nu, čau! Čau! Es tev esmu uzticējis tādu ļoti skaistu, klasisku dzīvojamo istabu. Viss tur ir balts, tāda balta lapa, balts audeklis, uz kuru tu vari droši veidot viss, kas tev ienāk prātā. Kas tev ir prātā? Bišķi pievienot krāsas. Okay. Esmu tāds mierīgs toņus, lai nav tā, ka pilnīgi ir, ka ienāk, ak, Dievs, kas pa krāsām. Šis ir plāns. Kas tas tur stūri ir? Tā ir vitrīna. Cik gaumīgi un mājīgi uzreiz. Un es redzu to, ka tu esi diezgan daudz pie sienām dažādus aksesuārus. Jā, lai piepildītāk tā telpa. Šis izskatās dārgi. Vai tev izdevās iekļauties budžetā? Jā, iekļāvos. Un varēju izvēlēties gan labu dīvānu, gan galdu. Forši, man tiešām liels prieks, ka tu esi izveidojusi šīs telpas plānu, tādu ergonomisku, labi saprotamu. Un man interesē tas galds un arī izvelkamais dīvāns. Tu varētu viņus parādīt? Jā, ejam. Tad šis ir viens no variantiem. Okay. Viņš ir izlaižams. Viņam ir maināmi virsējais audums. Jā. Ja ir netīrs nosmērē vai arī kādu citu toni. Jā, vienīgi mūsu gadījumā šķiet draugi rādi. Te ir tā, viens draugs, viens rats un 2 ir satikušies, un tas ir arī viss. Jā, priekš ģimenes šis būtu pa maz. Bet šis ir izvelkams. Šis te nāk uz ārpu, un ja kāds no viesiem ir saguris, tad gulta ir gatava. Lieliski! Šeit es redzu, ka te jau tuvojās kaut kam tam, ko es redzēju tavās skicēs. Pareizi? Šis ir 3vietīgs. Viņam ir arī toņi. Vairākās krāsās. Gaišs, pēšīgs, pelēks. Šis te brūnais. Okeāns, zaļziļš. Jā. Zaļziļš. Ir tāds zaļziļš.
Zili zaļš. Un šis ir arī izvelkams, pareizi? Jā. Un viņam arī ir, kur glabāt mantas. Labi ir arī tas, kad var arī otrā pusē likt zilni. Nu, ko tu man šeit gribi parādīt? Šeit es vēlos tev parādīt bestas kombinācijas, kas ir no plaukta sistēmas veidot. Vai šī sistēma būs arī priekš televizora? Jā, priekš televizora ir tieši speciāli izveidots tā, lai vadi iet cauri un netraucētu. Tā, jā. Ir arī divi izmēri. Ir augstāks un zemāks. Mēs viņu arī varam iekārtot. Ir dziļie plaukti un saklāki. Kaut kur es šo esmu redzējis. Man liekas, tieši tavās skicēs. Mazliet līdzīgs, bet šis ir viens no variantiem, kā tu vari kombinēt tos plaukstus. Kas tev pamudināja veidot tieši interjeru, aizņemoties idejas no šīs sērijas? Tāpēc, ka var jebkādi tu viņu pielāgot savai telpai un arī budžetam. Nu, lūk, esam pie galdiem. Ar to viss interjers vismaz tavā gadījumā sākās, pareizi? Jā. Kā izvēlēties īsto? Nu, jāizvērtē, cik daudz vietas ir un cik arī cilvēku ģimenē vai ciemiņi. Viena būtiska lieta būtu tas, ka viņš jāņem tādā krāsā, kāda ir telpa, lai viņš neizceļās. Kā būtu varbūt ar tādu baltu galdu, ne? Man tā mierīgāk, lai gan arī man izvēlēts ir melns, baltā istabā. Lai bišķi tāds akcentiņš tomēr ir, lai nav viss balts atkal. Man patīk tavs telpas risinājums. Lieliska debija. Apsveicu tevi un, protams, ar nepacietību ne tikai es, bet arī ģimene gaidīs, kā viss izskatīsies tad, kad viss būs gatavs. Man jau īsti nav vietas. Te viss notiek. Jā, diezgan piebāst. Un ir krāsa. Te būs kaut kāda zona. Tas ir akcents. Tas ir akcents tūnīts. Un kas te atradīsies? Galvenais jau ir tā vitrīna. Šis jau ir īstais objekts. Jā, tas jau ir savā vietā. Jā. Un spogulis. Pa visu tur arī siena būs virsū un arī lampa. Kā tev vienās prātā doma, ka šeit ir jāuzliek kaut kas tāds tumšāks un akcentējošāks? Nu, sākumā bija tas, ka ieliku mēbeles, un tad pēc tam skatījos, vai vajag akcents vai nē dekoriem. Un tā kā šeit bija tā vitrīna, es viņu gribēju kaut kā izcelt ar aizmurē tādu izteiksmīgu krāsu. Un tad šie tādi, es teikšu, drosmīgi, tumši plaukti, tad tie būs kaut kur šeit? Jā, tie būs pa visu sienu. Un šis milzis, viens no, ja daudziem, tad nāc tā pie šīs sienas. Jā. Līdz griestiem tāds viss paredzēts ir? Jā, līdz tai nodalījumā. Labi, man parasti nepatīk vienkārši tāpat atbraukt. Es varētu arī kaut ko palīdzēt, varbūt paskrūvēt. Pieķeramies tām kastēm. Jā. Kas mums ir krēsls? Ļoti labi. Zini, ko es gribētu, lai tu izstāsti? Man regulāri kāds atraksta un jautā par piegādēm. Viņi man jautā, kā ir ar uznešanu. Uznešana ir pa brīvu. Tad, kad tu samaksā par piegādi, tad tur iekļaut ir arī uznešana. Jā. Līdz vienalga, kuram stāvam? Jā, 5. Šis, es redzu, ir tas, no kā man parasti ir bail. Šī tās liedas, kuras montējās mēbeles. Jā, tieši tā. Vislabākais viņas izmanto tad, kad viņas jākarina pie sienas. Principā, ja viņš iet uz kājām, jo šie skapīši arī ir tā, ka viņas var kājas pieskrūvēt, viņi ir uz zemes. Un vienkārši atbalstam, principā, viņas arī pat taisno var skrūvēt pie sienas, lai viņš tīri nekustās. Ir kaut kādi ierobežojumi, piemēram, kad, nezinu, ja tā ir tikai plāna raģipša siena, ka varbūt tur gluži virtuves skapis neturēsies. Nu, tad mēs liekam vienkārši savādākus dībeļus. Un tad, ja ir šķības sienas arī, viņas var būt viļņainas. Sienas ir dažādas.
Tā nāk tā, ka aizmugurē uz skapīšiem nāk vēl tāda atdurītas plasmasiņa. Mēs viņus pieliekam. Vienā pusē viņš var būt pie sienas, otrā pusē viņš var būt nost. Tā, tas nozīmē arī pie šķīvām sienām var izdomāt, kā uzlikt tā, lai ir taisni. Tas nav, protams, viegli, bet to var izdarīt. Grūtāk ir uz sliedēm, tāpēc, ka ja siena ir šķības sliedi, tu nekādīgi nevari, paregulēt. Tur nākas piedomāti, tad arī citreiz nākas kaut ko zem pašas sliedas aizmugurē bāzt, kaut kādu tā kā distancerīt. Darba jums vēl ir daudz. Es jums novēlu veiksmi. Es ceru, ka sienas ir daudz maz taisnas. Tad veiksmi jums darbā, un es tad braukšu atpakaļ, kad te jau būs daudz vairāk viss kaut kas izdarīts. Kamēr mūsu meitenes gatavo visas lielās, grandiozās pārmaiņas, es esmu šeit veikalā saticis citas divas meitenes. Mums ir Marta un Santa. Jūsu uzdevums – izveidot sienas dekoratīvu kolāžu. Šīs ir jūsu laukums, abām vienāds laukums. Un šie ir tie aksesuāri. Atbalsta komanda arī mums šeit ir. Nopietni vēros un atbalstīs. Vai jūs esat gatavas? Protams. Uzdevumam dota 1 minūte un maksimāli daudz, maksimāli skaisti. Ja? Nu ko? 3, 2, 1, aiziet! Mēs redzam to, ka Marta ķerās vienkārši. Viņa grib pa centru, lai būtu centrā. 1, 2. Iedomājieties, ka tur varbūt arī būtu jūsu ģimenes fotogrāfijas. Santa iet citu ceļu. Viņa izvēlās lielo bildi pa centru likt. Marta ķerās klāt pulkstenim. Pulkstenis, lai būtu centrā, lai ir miers. Dāmas un kungi, 10 sekundes ir palikuši 10 sekundes. Vai. 3, 2, 1. Paldies. Tas arī viss. Kad pēdējo reizi tādu kolāžu veidoji? Skolas burtnīca. Un tu? Kādu gadus 2 atpakaļ. Vai ne? Bet jums abām lieliski izdevās. Nedaudz labāk sanāca šoreiz Martai. Apsveicam tevi kā uzvarētāju. Paldies. Bet mēs atgriežamies atpakaļ pie Egitas un Reizītes. Wow! Jūs gan esat čakli pastrādājuši. Ir vēl kaut kas jādara? Es vēl varu kaut ko palīdzēt? Dekorēt un vēl arī rāmīšu kolāžu. Šeit ir paredzēts rāmīšu kolāžu. Visi šie rāmīšies tur pie sienas? Jā. Man parasti mulsina šīs rāmīšu sienas. Man šeit ir tik daudz noteikumu, lai viņu izveidot skaisti. Šeit es mēģināju taisīt, lai būtu pilna siena. Es viņu taisīju kā kvadrātā, tādā taisnas stūra. Līdz ar līnijām, kas jau ir telpā, lai būtu tīkamāk acīm. Bet tu kaut kā vispirms to visu saplānoji? Vai tas ir tikai tavā galvā un tad uz sienas? Šo es plānoju. Okay. Protams, ja nav laika vai enerģijas tādas lietas darīt, protams, var arī IKEA iegādāties jau gatavs. Komplektus? Tas būs jau daudz vienkāršāk. Šogad IKEA galvenā tēma ir par miegu. Labi izgulēšanās un to ietekmējušie faktori. Un tas viens ir gaiss. Tā kā viesistabā arī uzturās visvairāk, visa ģimene pavada laiku, atbrauc vēl ciemiņu ciemos. Putekļi ir ļoti par gaisu, tāpēc noteikti noderēs arī gaisa attīrītājs, kurš tieši kā šis ir daļiņu, kā putekļu un putekšņu. Un šis ir papildus, ko vēl var iegādāties. Tas ir gāzveida. Tas ir tieši dūmu noņemšana, gaisa aromātu, ēdieni, tīpaši, ja vēl vakariņas te ēd. Aizskari. Saka, lūdzu, kā tu šeit izvēlējies pēc toņa, vai ir vēl kaut kādi faktori? Viens no faktoriem ir toņs, lai pieskaņotos. Arī tas, ja ir piemēram ciemiņi un palikt pa nakti, lai mierīgāk var iemigt, lai tev netraucē gaisma. Tāpēc viņi noteikti ir gaisma aizturoši. Jā, tas var būt gan, kad no rīta saule sāk modināt, gan arī vakaros. Es nezinu, vai šeit ir, bet dažreiz ir tā, ka latērna spīd. Jā. Vai pilnmēnesis nāk iekšā logā.
Dēļ tā, ka viņi ir aizturoši, viņi arī ir biezāki, kas arī ziemā vai vasarā to siltumu aizturu. Rāmīšus karināt man patika un likt iekšā aizkarus piekārt arī ok, bet man ļoti nepatīk gludināt, tā kā tagad smūg projām un pie tā darba es atstāju tev vienu pašu. Labi? Labi, tiekamies vēlāk. Kādas ir sajūtas ieraudzīt to, kas ir kaut kur bijis tavā galvā, reālā dzīvē, reālā telpā? Ir ļoti patīkami to redzēt, jo ir sanācis arī. Un viss ir savilcies kopā tieši tā, kā tu gribēji? Jā. Kas tev pašai šajā telpā visvairāk patīk? Tā akcents, siena, tas stūrīts, tas spogulis ar to vitrīnu, man liekas perfekti. Nu labi, man šķiet, ka mēs esam gatavi sagaidīt Kristapu un ģimeni. Ejam. Jū, esmu satrauksies. Nu, kārtīgi atpūtušies esat, vai ne? Jā. Un nepacietības pilni mēs, protams, visi esam redzēt jauno dzīvojamo istabu. Mums viss ir gatavs, mēs jūs ļoti gaidījām. Es ceru, ka izskatās lieliski, tāpēc mēs jau, tā kā mēs dosim jums mazas pateicības dāvanu pirms tam. Un, ja nu gadījumā mums nepatiks, lūdzu, nedodiet mums atpakaļ. Man liekas, ka šis jūs iepriecinās. Paldies, Rēzija. Paldies. Forši, tā. Paldies. Visas pārmaiņas ieviešot, kas bija varbūt tās lielākās grūtības, izaicinājumi, Rēzija? Kopumā to izkārtojumu atrast pareizo tā, lai gan ir vieta, kur pēst, ar ciemiņiem vēl pie tām, pavadīt laiku kopā skatoties televizoru un arī izguldināt viesus, ja ir vajadzīgs. Es domāju, laiks mums doties aplūkot jauno dzīvojamo istabu. Super! Mēs esam gatavi! Tā ir Ronas tapīti. Atslēdz vaļā, pasties, kas tur ir. Oi! Pagaidi. Kas tur ir? Bija pārsteigums un bija tā, ka, ka bez vārdiem. Līdzīgi kā bija minimālisma stilā, bet pilnīgi pretējs. No minimālisma te nav nekas, bet tas tādiem pozitīvs pārsteigums un patīkams. Un paskaties, te varēs sēdēt. Pats pirmais, ko mēs darīsim, mēs ēdīsim pusdienas. Brūna! Nu, gandrīz brūna. Ir forši, ka tās krāsas ir akcenti. Šajā gadījumā ir saglabās tas gaišums, un krāsas ir ienākušas kā papildinošais elements. Te gan tētim būs jānāk, neviens cits nevarēs attaisīt vaļā. Tu varēsi dokumentus likt. Man visvairāk patīk funkcionālie skapji, kas ir labs ieguvums. Te mēs varēsim spēlēt spēles. Jā, atnāc te. Nenožēloju, ka pieteicos. Nenožēlam, ka pieteicos, jo mēs vispār tāda ģimene, ka esam gan aktīvi, mums patīk šādi jauni izaicinājumi, un šis izaicinājums mums būs super pozitīvs. Jā! Viss labākais, kas ir Ikejā, tagad ir mūsu mājās. Zelts! Es redzu to zeltu! Daudz zelts! Un ar ovācijām mēs sagaidām! Visas ovācijas Rēzijai. Rēzija, paldies tev! Paldies tiešām par šo visu skaisto darbu. Ir lieliski, ir burvīgi, ir tas, ko mēs negaidījām. Attiecīgi ir tāda sajūta, ka mēs te varam dzīvot. Un ir pat vēl joprojām vieta, kur rotaļāties. Tā kā paldies! Tā, tagad parunāsim nedaudz nopietnāk. Vai jūs gribētu zināt, cik izmaksāja viss šīs pārmaiņas? Nē. Nē. Es gan labprāt uzzinātu, cik tas viss ir. Man liekas, mēs esam ieguvuši tik daudz, tas nav vārdos un naudā izsakāms. Tas ir tas, ko jūs izvilkāt. Ļoti dāsna dāvana. Arturs, ko spriež? Ka tik daudz mēs esam ģimenes budžetā ietaupījuši, lai pašai nebūtu jāveic pārvērtības par savu naudu. Forši. Vēl viens ceļojums sanāk ģimenei. Skaisti. Lai skaists ceļojums un lai noteikti mājīga un skaista dzīvošana jaunajā dzīvojamā istabā.
Skaisti, vai ne? Ģimene ir iegūsi jaunu, brīnišķīgu, gaišu dzīvojamo istabu ar praktiskiem skapīšiem, galdu, dīvānu un arī, šo te grazno stūriņu. Uz tikšanos pēc nedēļas. Šī ģimene ir ļoti, ļoti sirsnīga, bet tā virtuve gan ir čābīga. Gribētos to visu nomainīt, izmest ārā. Es esmu izplānojusi ļoti funkcionālu virtuvi.